Nu, ko, paldies visiem, kas ir izvēlējušies parunāt par mantojuma tēmām. Mans vārds ir Ilze Metuzāle, es esmu zvērnāta notāre un pie viena arī Latvijas zvērnāta notāra padomes priekšsēdētāja vietniece. Un šodien mēs runāsim, kā jau visu laiku šodien, par mantojumu. Un es tā kā padzirdēju, ka no sarunām, ka tur daudz bija par emocijām un par sajūtām, kas ir nenoliedzami svarīgas, bet man būs jārunā par likumu un par to, kā mēs tās emocijas varam ielikt kaut kamā, lai dabūtu rezultātu, kas ir vēlams, vajadzīgs un visām pusēm derīgs. Un tad, kad es gatavoju šās dienas prezentāciju, es pirmkārt biju diezgan samulsas, jo es nezināju, kāda būs auditorija, un es nezināju, kas man šeit sagaida. Es domāju, varbūt tie būs vecāki gadagājumi cilvēki, kur tad ir jāstāsta tādas pavisam vienkāršākas lietas, varbūt jaunieši, kas vispār tur tā, bet man ir milzīgs prieks, ka redzēt to, kas mēs esam, un tad, tad tā kā es mēģināšu arī stāstīt to labāko, ko es esmu iedomājusies, par ko šodien pārnāt, par praktiskām lietām sagaidu, protams, arī jautājums, lai mēs varētu līdzīgi kā blakus teltī arī veikt to mūsu šīs dienas kopā būšanu, interesantu, saistošu un arī varbūt vērtīgu tieši katram individuāli, kas varbūt ir nepieciešams. Un šodienas prezentācijas veidoja balstoties uz jūsu sajietu tēmas jautājumiem, tātad mantojums kas, ko, kam un kā. Un tieši izdalot vairāk šīs daļas. Tātad pirmkārt, kas ir personas, tās personas, kuras ir vispār iesaistītas mantošanas procesā, kas tās var būt. Tad mazliet pieskarsimies tam, ko var atstāt mantojumā, mazliet kam var atstāt mantojumu un visbeidzot, kā tad tas vispār notiek, kā notiek gan mantojuma veiksmīga atstāšana, gan pati mantošana. Tā kā ejam uz priekšu. Tātad pirmā sadaļa būtu, kas ir mantojumā iesaistītās personas, kas tās var būt. Un atbildot uz šo nominatīvu jautājumu, tātad es izdalītu trīs grupas. Pirmais, protams, ir pats mantojuma atstājējs, pats mirušais, kurš ir vai atstājis savu gribu, izteicis, kam viņš vēlas atstāt savu mantu, vai arī nav šo gribu izteicis, tad būs jau likumiskā mantošana. Bet, protams, tā ir centrālā persona. Katrā mantojumā ir cilvēks, kurš ir aizgājis mūžībā. Tad otra liela daļa dabiski ir mantinieki. Un mantinieki, kā mēs arī zinām, var būt mantinieki pēc likuma. Tātad tie cilvēki, par kuriem likums ir noteicis, ka tādā gadījumā manto vieni vai citi, vai arī ir personas, kuras pats mantojuma atstājies. Ir noteicis, ka es tā kā gribu, lai mana manta vai kāda tās daļa paliek tam vai citam. Un visbeidzot, trešā grupa, par kuru varbūt mēs mazāk iedomājamies, bet arī tā ir mantojuma sastāvdaļa, un tie varētu būt gan kreditori, kas varbūt ir aizdevuši kādus, tādā tiešā nozīmē kreditori, kas varbūt aizdevuši kādus naudas līdzekļus, un tad tas parādnieks ir aizgājis mūžībā. Arī šiem cilvēkiem, protams, ir interesi mantojumā, jo viņiem ir jāsaprot, kuri tad būs tie, kas būs par šo parādu atbildīgi. Tad ir neatņemamās daļas tiesīgie, par to mēs sīkāk parunāsim, viņi īsti nav mantinieki, bet arī viņiem, protams, ir interese. Un tās var būt arī citas personas, kurām ir tiesiski interesi mantojuma procesā. Kā piemēram, ja mēs runājam par laukiem, arī kaimiņš var būt ļoti ieinteresēts mantojuma procesā, kaimiņa sava nāves gadījumā, jo varbūt ir kaut kādi kopīgi jautājumi, kas ir jārisina, varbūt kāda servitūte, varbūt žogi, varbūt kaimiņa koks, kas ir apdraud manu īpašumu. Arī tās ir personas, kurām ir interesi mantošanas procesā. Tā kā milzīgs apjoms. Jā. Es tā kā būtu iedomājusies, kāpēc tam, bet ja ir kaut kas ļoti īss un aktuāls, tad uzreiz, bet ja tāds... Lūdzu. Ja cilvēks zina, ka viņa aizgājējs ir bijis ar milzīgiem parādiem, vai viņam ir tiesības nepieteikties? Līdz tam mēs tiksim, jā. Tas ir... Jā. Tas koks jau nebūs testamentā.
Tātad, kā ir ar to koku? Ja mums ir īpašums, kur tas kaimiņu koks tur karājas, un tie mantinieki neko nedara, mēs zinām, tur bērni kaut kur, bet tas koks tur ir, tad arī jums, kā kaimiņam, ir pilnīgi leģitīma interese nākt pie notāra un iniciēt šo mantojuma lietu. Negaidīt. Nav jāgaida, kamēr kāds tur atmodīsies un izdarīs to. Jo tā ir šī leģitīmā interese, kas ir nepārprotama interese, jo jūsu īpašums ir apdraudēts, tāpēc ka kāds tur kaut ko nedara līdz galam. Un jums ir tiesības nākt pie notāra un iniciēt mantošanas procesu. Par to ir arī jāmaksā, jā? Par uzsākšanu ir jāmaksā, bet koks ir koks. Tad varbūt, ka to koku var noķeksēt nost. Jo uzsākot mantojuma lietu, jā, tur ir savas procedūras, to mēs izrunāsim, bet kas jā, tas ir darbiņš, ko kā saka, neviens cits mūsu vietā nedarīs. Bet ko es gribēju ar šo visu uzsvērt? Jā, ka ir tā tiesība, ka nav bezpalīdzīgi jāgaida, ko tad, varbūt mēs gribam jebkāds kaimiņu jautājums sakārtot. Varbūt tā ir nesakārtota teritorija. Piemēram, noteikti atcerēsieties, bija nelēms gadījums Salkrastos, kad uzsprāga raķešu, tās pirotehnika, jā. Un aizgāja visa ģimene mūžībā, un mantojuma lietu uzsāka kaimiņš, viņš saka, es to skatu, es nespēju panest. Tā teritorija nav sakopta, tur ir žurkas, tur ir, viss ir gruveši, kaut kas ir jādara. Ja? Tā kā tas ir, un tas attiec, kas vēl būtiski, tie var būt arī ārzemnieki. Ja? Respektīvi, pat tad, ja nevienmēr, bet pat tad, ja mēs zinām, ka mūsu kaimiņš, ar kuru mums tas koks vai kas tur, pat tad, ja mēs zinām, ka viņš nemaz nav Latvijā, un pat tad, ja viņam varbūt vispār ir ārzemju pilsonība, nāciet pie notāra, meklēsim risinājumu, domāsim, jo pat tad, ja tas īpašums ir Latvijā un viņam pieder, arī tad tā piekritība var būt Latvijas notāram. Ja? Tātad mums nav bezpalīdzīgi jāplāt rokas, ka mēs neko nevaram izdarīt, mēs varam izdarīt, jo mums ir katram jāpastāv pa sevi un jāaizstāv savas intereses, kuras arī mums var būt pat sveši cilvēku mantošanas procesā. Tā, tad ko var atstāt mantojumā un drusciņ, kā tad arī tās mantas apzināšana notiek. Tā vispārīgi, jo es slēdos, esmu likusi tikai civila likuma pantus, kas uz to attiec. Tātad vispārīgi, protams, mantojumā ietilps pilnīgi viss, kā mēs sakām, tāds kofers, kā čemodāns, kurā ir labais, sliktais, plusi, mīnusi, aktīvi, pasīvi, parādi, viss kas. Izņemot tādas lietas, kas ir tieši saistīts ar mirušā personu. Piemēram, ja Raimondam Paulam aizejot mūžībā būs noslēgts līgums varbūt ar kādu ierakstu kompāniju par kādu koncertu ierakstu, dabīgi, ka viņa mantiniekiem šis pienākums nekādi nepāries tālāk. Bet citādi, jo citiem nebūs tādu iemaņu. Bet citādi viss kopumā ietilpst mantojumā. Tās ir arī autortiesības, varbūt kādi autora darbi un tam līdzīgi. Tas viss ietilpst mantojumā. Un kopš šā gada ir notikušas izmaiņas, ir bijusi mantojuma reforma, kopš šā gada likumā ir arī izmaiņas. Un šobrīd ir noteikts, ka notāram ir piešķirtas tiesības arī meklēt mantu, un ir noteikti vairāki reģistri, kuros notāram ir mantojuma lietu kārtojot, ir pienākums skatīties un pārbaudīt, vai tad tur tā manta ir. Un reģistri ir 5, kopskaitā viņi lēnām jau tur tā kā pieaug, jo ir vēl šis tas, kas tā kā gribētu, lai notārs arī obligāti pārbauda, vai tā, lai būtu kārtība un lai tā manta tur būtu. Bet šobrīd tie ir, protams, zemesgrāmata, tas ir kadastrs, kur tad skatās, vai tad mirušajiem ir palikuši nekustamie īpašumi. Tas ir transportlīdzekļu reģistrs, tas ir kontu reģistrs, kur notārs redz arī bankas kontus, uzņēmuma reģistrs, kur mēs redzam zemnieku saimniecības kapitāla daļas, un visbeidzot redzam arī otro pensiju līmeni, ja mantojuma atstājies ir izdarījis izvēli, ka tas ir mantojams civila likumā noteiktajā kārtībā. Kaut ko vēl mums sola arī lauka atbalsta dienests, ka viņi paši veido arī savā pusē sistēmas tā, lai mēs piekļūtu arī šiem te lauka atbalsta dienas noslēgtiem līgumiem, jo tur ir svarīgi, ka tur ir reizēm termiņi, kas ir jāievēro mantojuma atstājējiem un attiecīgi tālāk jau viņu mantiniekiem tur kaut ko var nokavēt un tāpēc tā.
Un vēl man šķiet aktīvs, ja mēs esam laukos, un to es tā sapratusi no kolēģiem, kas nestrādā Rīgā, ka vēl būtu svarīgi, ja būtu arī šis te lauku tehnikas reģistrs, kur būtu reģistrēti arī traktori un cita lauksaimniecības tehnika. Bet tam pagaidām mums piekļuvas vēl tādas elektroniskas nav, bet jebkurā gadījumā, ja mantinieks saka, hei, man liekas, ka mirušajam bija vēl tur reģistrēts tur tas un tas, tad notārs, protams, šo pieprasījumu sūta un šo atbildi saņem. Jā, Olga. Kā, teiksim, ar maļģimniekiem? Ganāmpulku reģistram arī, ja mēs saņemam informāciju par to, ka šāda manta ir, tad notārs sūta pieprasījumu un skaidro arī. Reproduktīvie suņi, piemēram. Ar lolojumu dzīvniekiem ir tā, ka viņi arī šajā reģistrā, tā kā ir, bet... Kā lūdzu? Lādā viņi ir, jā, viņi ir, bet ne visi, kā jūs zinat. Un ar lolojumu dzīvniekiem ir tā, ka ja vien tas nav arī reģistrēts, šis te lolojuma dzīvnieks arī kā dzīvnieciņš, kas tiek izmantots arī audzēšanai, kā audzētavā, tad līdz šim mantojuma masā tas iekļauts netiek, bet tas nenozīmē, ka to nevar darīt. To var darīt, bet tur ir atkal savas nianses, jo bieži vien ir reizēm arī tā, ko jautā par vai mantojums ir obligāti jāpieņem. Reizēm ir tā, ka mantojums ir ar parādiem apkrauts, bet to sunītes labprāt paņemu. Un ja mēs tulkotu, ka tas sunītes ir mantojums tikai un vienīgi, tad iznāk, ka es dabu gan suni, gan parādus. Un tas arī nav pareizi. Līdz ar to tur vairāk pieesim pie tā, ka mājdzīvnieks ir kā ģimenes loceklis un līdzīgi kā bērnu nemantojam. Bet ganāmpulki, jā, tas viss ir. Kā ar ārzemju kontiem? Jā. Ar ārzemju kontiem īpašumiem ir tā, ka nav tādas automatizētas piekļuves, jo man ir grūti iedomāties, kā var arī nezināt, bet ir svarīgi atcerēties, ka mantinieks saņems tāpat visu mantojumu. Viņš tāpat saņem, pat tad, ja tā manta atklāsies vēlāk, varbūt pēc gada, vienalga. Nē, mantojuma masas, tā kā pienākšanai klāt nekāda noilguma nav, un līdz ar to mantu ārvalstīs pārsvarā zina paši mantinieki, un ja tā ir Eiropas Savienība, tad šī manta arī tiks mantota tepat Latvijā. Tad mēs tiek izprasīta informācija, pieņemsim no ārvalstu, sauksim to pa zemes grāmatu vai kadastra reģistru, un šī informācija tiek iekļauta mantojuma apliecībā, un notārs izsniedz tā saucamo Eiropas mantojuma apliecību. Ja tā ir Eiropa, un viņš ar to pašu dokumentu dodas uz Spāniju, Lietuvu, Igauniju, un tur to īpašumu reģistrē. Tā kā tā ir, bet tas nav nekas tāds, ko mēs varam automātiski iegūt. Pagaidām vēl ne. Un tad šo te mantojuma sarakstu var sastādīt arī tiesas izpildītājs. Kāpēc mantojuma saraksts ir ļoti, ļoti nozīmīgs no šā gada? Jūs jautājāt tagad par parādiem. Un no šā gada 1. janvāra likums nosaka, ka par mantojumu atstājēju parādiem mantinieks atbild tikai ar to mantu, kuru viņš ir faktiski nomantojis. Viņš neatbild vairs ar savu mantu. Jo līdz šim gadam bija tā drusiņa, tāda situācija, kurš kuru. Jā, kreditors, kurš piesakās pēdējā dienā, mantinieks, kurš gaida, kamēr neviens nav pieteicies. Tāda muļķīga situācija. Tāda uz tādu, es nezinu, tā kā apmānīšana gandrīz vai. Šobrīd ir ļoti konkrēti, kas ir mantas sarakstā, ar to arī es atbildu. Un arī ar tām vērtībām, kas tur ir. Un ja kreditors nav mierā, vai tur viņam liekas, ka tajā mantojuma sarakstā kaut kas ir nobeidzināts, viņš var prasīt, hei, es tomēr gribu, lai tiesas izpildītājs vērtē, dara un tā tālāk. Tā kā tas ir šobrīd ir mainījies, un tas ir ļoti labi, un tāpēc šim mantas sarakstam arī ir būtiska nozīme. Labi, par kreditoriem, vai mums vajadzētu šobrīd runāt? Es domāju, ja īsi pavisam, jo kas varbūt arī kreditors, tā jau ir. Kreditoram mantošanas procesā šobrīd ir visai jāsako līdzi, jo ja mēs kādam esam kaut ko aizdevuši vai naudas līdzekļus, vai es nezinu, mašīnu, traktoru, vēl kaut ko, tad ir jāsako līdzi tiem termiņiem, kas ir izsludināti Latvijas vēstnesī. Jo kreditoriem likumdevējs ir noteicis manā ieskatā ļoti īsu pieteikšanās termiņu. Tie ir 2 mēneši pēc publikācijas. Tas ir ļoti, ļoti maz. Un ja šis termiņš ir nokavēts no šā gada, tad kreditors savas tiesības ir zaudējis.
Tas dabiski neliedz cilvēkiem būt godprātīgiem un jebkurā gadījumā vienoties, atmaksāt un tam līdzīgi. Bet tā formālā puse ir, ja kreditors nav paspējis pieteikties mantojuma lietā, ka viņš ir kreditors un ir pagājuši 2 mēneši, tad vilciens ir aizgājis un šīs tiesības skaitās dzēstas. Tā kā, jā, nu tāda ir plusi ar tāda mīnusi, bet tā tas ir šobrīd. Viņam jācer, ka nepamanīs. Viņam nav jāpievērš uzmanību. Es būtu par taisnīgumu, godprātīgu un sakārtotu vidi. Nu, lūk, mana pieredze ir tāda, ka mantinieki arī tādi saka, jā, es zinu, ka viņš nokavē, bet es tomēr samaksāšu, jo es zinu, ka tas parāds bija. Bet arī tā ir. Bet ka liels kredīts bijis, kreditors nepamana. Nu, kas kuram ir liels? Bet, lielas summas, 1000 eiro. Ir bijis tāds? Nu, man ir lielākais bijis 9000, nesen, ka nepamanīju. Jā. Lūdzu. Piemēram, man ir diezgan milzīga un brīnišķīga skaista grāmatu kolekcija, vai es drīkstu ierakstīt testamentā, lai viņu neizmet. Pilnīgi noteikti jūs drīkstat to ierakstīt, jūs drīkstat viņu arī novēlēt konkrētai personai vai institūcijai, pilnīgi noteikti, jā. Jā, pilnīgi noteikti. Tas jau kur būtu arī pie šīs sadaļas, ko, tās var būt grāmatas, tās var būt arī personīgas lietas, vai kādreiz arī novēl tieši kā piemiņas lietu varbūt vienam vai citam. Tā kā man ir bijis arī praksē, kad klients ir ļoti dusmīgs, kāpēc es nebraucu meklēt. Man pat liekas, ka uz šito pusi kaut kur uz zemgala kanģas aparātu, kas ir bijis taču ārprātīgi svarīgs, un kur viņš ir. Tā kā cilvēki ir dažādi, arī kanģas aparāts var būt vērtība, jo viņš ir varbūt vēsturiski vat arī vai kā. Lūk. Tad esam varbūt par ātru, bet man būs ļoti daudz arī tā sadaļa kā, tāpēc gribu iet uz priekšu. Tagad par to, kam var atstāt mantojumu. Skaidrs, ka likums saka, ka var atstāt, saprotams, jebkuram, kam gribam, varam novēlēt labdarībai, varam bērniem, varam jebkam. Bet ir tā saucamie agrāk saukti neatraidāmie mantinieki, šobrīd neatņemamās daļas tiesīgie mantinieki vai vienkārši neatņemamās daļas tiesīgiem. Un tad iznāk tā, ka katra mūsu testatora, katra rīcības brīvība ir drusciņi ierobežota ar to, ka ir zināmas kategorijas radinieki, sauksim tos tā, kuriem ir obligāti jāatstāja viņu tā saucamā neatņemamā daļa. Kas ir tātad šie te tuvākie, šie neatņemamās daļas tiesīgie ir laulātais un lejupējie. Tātad lejupējie tie ir bērni, un tad, ja bērnu nav, tad tālāk mazbērni tādā līnijā. Un savukārt, ja bērnu nav, tad ir vai lejupējot, tad laulātais un tuvākie augšupējie vecāki. Tātad tie ir neatņemamās daļas tiesīgiem. Kas ir svarīgi? Viņi nebūs mantinieki, viņi nemantos daļu no mantojuma. Viņi nesaņems daļu no konkrēta īpašuma, kas ir mantā, bet viņiem ir tiesības uz naudu, jeb tiesības uz kompensāciju. Ko tas nozīmē? Ja, piemēram, mums ir 2 bērni, kuriem vienam mēs esam atstājuši, pieņemsim 100 000 vērtus lauku īpašumus, un otram neesam atstājuši tādu vai šādiem, nav būtiski, neesam atstājuši neko, tad šis, kuram nav ticis nekas, tāpat var prasīt no tā bērna, kuram ir ticis viss var būt, lai viņam tiek izmaksāta naudas kompensācija. Vai tas ir ierakstīts līgumā, kad es tur Anniņa vai Pētrīka atstāja ārpus svītras? Parunāsim arī par to, tur ir konkrēti iemesli, pie kuriem var atstumt no mantojuma, kurus tad tiesā var arī apstrīdēt un visādi tā. Bet tā vispārējā līnija, ja to iemeslu kādēļ atstumt, ja viņu nav, tad ir šī tiesības naudas samaksa. Bet ja viņš jau ir saņēmis, Lūk, jā. Tieši tātad te arī ir civila likuma 425. pāns, tieši tā, ka neatņemamā daļā ieskaita gan to, kas ir atstāts kā mantojums, vai arī to, kas ir saņemts dzīves laikā. Ja ir saņemts, pieņemsim, vienam bērnam ir uzdāvināts, varbūt dzīves laikā jau dzīvoklis, un tad otram ir atstāts ar testamentu zemes īpašums, tad dabīgi viņš nevar teikt, ka es gribu gan dzīvokli, gan vēl kaut ko. Viņš jau savu ir saņēmis, savu neatņemamo daļu, tad viņš ir saņēmis. Bet, ja nav nekas saņemts, tad paliek šī tiesība uz neatņemamo daļu.
Un neatņemamā daļa ir nevis precīzi tāda, kuru mantotu pēc likuma, bet puse no tā. Tā, piemēram, ja mums ir 2 bērni, un ja mums nav testamenta, viņi katrs manto pusi. Nu, ja nav vīri, pieņemsim tādu, vai tikai 2 bērni. Tad viņi katrs mantotu pusi. Un neatņemamā daļa ir puse no tās puses, jeb 1/4. Ja mums ir 3 bērni, tad viņi attiecīgi katrs dabū trešdaļu, un neatņemamā daļa ir sastāvdaļa. Šo te neatņemamo daļu rēķinot skatās vērtību, kāda ir mantojumam tanī laikā, kad mantojums atklājas. Tā nav kadastrālā vērtība, tā ir tirgus vērtība, tur ir vērtētāji, tas nav tur tā, ka es jau tur kādu kāpēciņu atmetīšu un būs labi. Nē, tā ir tirgus vērtība. Un, ja ir parādi, arī parādi, protams, pa priekšu noskaitās nost. Un tad no tā, kas ir tas atlikums, kā likums saka, no skaidrs mantas. Nu, tā kā no tā pāri palikuma. Jā. Ja nav laulātais un nav nekādi lejupējie un augšējie, tad var atstāt mantu, kam grib. Jā. Ja nav, tas ir tas gadījums, kad atnāk pie notāra un saka, vai jums tur tie, nē, mums ne, saka, ļoti labi, tad darat, kā vēlaties, ja, tā pa jokam, jo tad nav šo te neatņemamās daļas tiesīgo. Tad viņu nav, un tad var, tā kā ne ar vienu nerēķināties. Pāris lietiņas vēl pieminēšu, kas varbūt var, domājot pašiem jums nākotnē par saviem mantojumiem, varbūt svarīgi. Testamentā ir tiesības iecelt arī, pieņemsim, viens variants, tie varētu būt vietnieki mantiniekam. Jo dzīve ir dzīve, kāds mūsu mantinieks var vai negribēt pieņemt mantojumu, ja ir kāda liela parādi, vai varbūt nevarēt, varbūt aiziet mūžībā pirms mums vai pēc mums, bet nepaspēt neko nokārtot. Tad viņa var iecelt vietnieku. Kā piemēram, es visu novēlu Jānim, bet ja Jānis nevar vai negrib, tad viņa vietā manto Pēteris. Tā ļoti, ļoti vienkāršot. Un tad vēl ir tāds brīnums, kas netiek pārāk bieži izmantots sarežģīta tāda mehānisma dēļ, bet arī nav aizliegts. Un tas ir pēcmantinieka tāds institūts, sauksim tā, ka mēs novēlam, pieņemsim dēlam, novēlam Mārtiņam, bet ar noteikumu, ka pēc Mārtiņa tas īpašums paliks Zanei. Tā to sauc par pirmmantinieku un pēcmantinieku. Un kas ar to tiek iegūts? Tiek iegūts tas, ka Zanei pēc tam nav jākārto atsevišķi mantojuma process. Viņa zina, ka tas īpašums tālāk nākotnē tāpat nonāks viņai, bet tas pirmais mantinieks savukārt ir ļoti ierobežots savā rīcībā, un viņš ar īpašumu neko nevar darīt bez tā nākotnes mantinieka piekrišanas. Viņš nevar viņu pārdot, nevar ieķīlāt un kā citādi rīkoties. Un tad arī runājam par to, kā tad īsti mantošana notiek, kur mēs aiziesim atpakaļ gan pie pirmajiem, gan pie otriem. Tas ir tādā situācijā, piemēram, grib bērnam, kurš ir nepilngadīgs? Arī tā var būt, bet tās var būt arī, pieņemsim, ka atstāja bērnam, bet ar noteikumu, ka viņam pēc viņa tiek mazbērnam. Varbūt, ka tā biežāk. Vai vēl ir iespējams, ka es atstāju laulātajam, bet pēc viņa obligāti manto bērni. Un tas laulātais nevar atstāt jaunajai sievai, varbūt, vai kaut kam citam pārdot, bet viņš to šobrīd, viņš var mantot, bet pēc viņa paliek bērniem. Jā. Vai tas arī nebūtu obligāti, tas jau pēc izvēles. Bet jā. Un tad, tā tad likumiskā mantošana, kā? Ja mēs neesam atstājuši testamentu, tas nav arī obligāti, to var arī nedarīt, jo likums pasaka, kas ir mūsu mantinieki arī tad, ja nekāda vēlējuma nav atstāti. Un tātad pēc likuma ir radinieki, ir tuvākie, tātad radinieki, asins radinieki ir mantinieki, un ir 4 mantinieku šķiras, un viņi visi manto noteiktā kārtībā. Kā jūs arī jautājāt, ja ir tātad pirmie ir bērni, tad mazbērni, tā ir tā pirmā šķira, lejupējiem. Otrā šķira ir vai vecāki, vai brāļi, māsas, vai arī pirms mirušo īsto brāļu māsu bērni. Taču par šo ļoti bieži cilvēki aizmirst. Un uz jautājumu, vai tad citi mantinieki ir? Nē, nav.
un nemaz neiedomājas, ka īstenībā tomēr ir. Tas būtu tā, ka sevišķi vecāka gadu gājuma cilvēki, varbūt viņi manto, pieņemsim, jau sirmā vecumā, un viņi manto varbūt no sava vientuļā brāļa vai vientuļās māsas, kuram mēs zinām, ka tur neviena bērna nav. Vai ir vēl citi brāļi māsas? Nav, nomira. Es esmu vienīgais. Bet tie pārējie mirušo brāļu māsu bērni, viņi ir tieši tādā pašā līnijā kā brāļi un kā māsas. Un tas par to ļoti bieži piemirst. Vai ne? Vismaz pie manis to aizmirstās. Un tagad šobrīd mēs, notāram no šā gada ir pienākums arī meklēt šos arī īsto brāļu māsu bērnus. Un tur ir pilnīgi cita aina, jo varbūt, ka tas pat nav taisnīgi, grūti pateikt, bet likums ir tāds, kāds tas ir. Jo varbūt, ka pirmšķietam būtu pareizi, ka tas 80-gadīgais vīrs labāk būtu gribējis, lai paliek tai viņa īstai māsai, nevis tur tā otra brāļa bērniem, kas varbūt dzīvē nav īsti pat redzēt acīs. Tā arī var būt, dažādas attiecības ir ģimene, bet likums ir tāds, kāds tas ir. Tad, kas vēl svarīgi, pusbrāļi, pusmāsas. Kas tas tāds ir? Tie ir tie, kuriem ir tikai viens vecāks kopīgs. Ja, pusbrāļi, pusmāsas. Tā ir trešā šķira. Viņi nav pēc likuma, viņi nav vienā šķirā ar otro šķiru. Kas nozīmē, ka mūsu brāļi un māsas, kur mums ir kopīgi vecāki, viņi mantošanā ir tuvāki nekā tie, ar kuriem mums var būt kopīgi tikai mamma vai tikai tētis. Tas ir, šobrīd varbūt tas jau ir, nav vairs nešķiet tik svarīgi, bet likums tomēr to tā, sadala, ka tā ir otrā šķira un tā ir trešā. Un ceturtā, tad tur ir visi pārējie. Ja, tur ir, ja nav neviena tuvāka, tad tur var būt māsītes, brālēni, viņu bērni un tā tālāk uz visām pusēm. Un arī tādas mantojuma lietas, protams, ir. Pilnīgā radniecībā un nepilnīgās atšķirās, tā kā pilnīgie radnieki ir. Tur ir tie kopējie. Nē. Un bezpilnīgie tikai tie puses. Jā. Un tad ir īpatnēja sadaļa, kam es gribētu pievērsties, ir laulātā mantošana. Jo par to ir tāda visvairāk kaut kādu savu priekšstatu, un bieži vien ir tā, ka varbūt tā realitāte un likums ir mazliet citādāks. Un tāpēc par to es gribu parunāt īpaši. Un tā pamatlīnija, ja ir bērni un laulātais, tad laulātais saņem bērna daļu. Ko tas nozīmē? Ja bērns ir viens, tātad laulātais saņem pusi, bērns saņem otru pusi. Ja bērni 2, tātad 3 mantinieki, visi 3 daļās un tā tālāk. Ja bērnu ir 4, tad laulātais jebkurā gadījumā saņem 4. daļu, ne mazāk. Tātad laulātam mazāk par 4. daļu netiek ne pie kādiem apstākļiem. Un arī šeit ir nākamais pants, ja mirušam nepaliek pirmā šķiras mantinieku, tad dabū pusi no mantojuma, dzīvokļu iekārtu un tā. Un šis ir tas punkts, kur arī ļoti bieži cilvēkiem kļūdās un kļūdaini pieņem, ka ja nav bērnu, tad jau visu mantojumu dabūšu es, vai sieva vai vīrs, nekā tam līdzīga. Jo tad, jebkurā gadījumā laulātais tad saņem tikai pusi no mantojuma, un otra puse aiziet mirušā brāļiem, māsām vai mirušo brāļu māsu bērniem. Man netik sen bija ļoti emocionāli man sāpīga mantojuma lieta, bet atkal likums ir likums. Viņš varbūt nevienmēr ir taisnīgs. Jā. Nav taisnīgi, jo Jā. Ja mēs, piemēram, dzīvojam ar vīru kopā, pieņemsim 40 gadus, mēs strādājam abi kopā, un mēs to visu būvējat, veidojat kopā. Ja pieņemsim, ja būtu nav tik labas attiecības ar tiem brāļiem un māsām, viņi var pilnīgi frīrēdā dabūt Tieši tā arī notika. Aizgāja mūžībā vīrs, un tur palika zeme atgūta kā mantojums, tas būtu tā, palika dzīvoklis un nauda kontā, liela nauda, liela naudiņa. Un pie sievai uzradās klāt vīra māsas. Burtiski 2 vīra māsas, kuras, protams, tur pārstāvē bērnu un tā.
un nekas cits neatlika, viņi dalījās ar viņiem, un tas bija tiešām ļoti sāpīgi, un, protams, ka tā sieviete to ārkārtīgi pārdzīvoja, vēl jau vairāk viņa pārdzīvoja tādēļ, ka viņa pēc tam atrada jau pēc lietas pabeigšanas mājās sarkanā aplūksnē testamentu, piedodiet, ar roku uzrakstītu šūflādē apakšā. Nevar attiesāt, tad, ja... Nu, mantojuma lieta ir pabeigta. Iespējams, ka var. Ja laulības līgums ir? Par līgumu parunāsim, bet ar līgumu šeit nav nekāda sakara. Tās ir pilnīgi dažādas lietas. Tā ir mantošana. Šobrīd mēs tagad runājam tikai par mantošanu, nevis par to, kura manta ir kopīga, kura ir atsevišķa. Iesim pēc kārtas. Jā, Ko tad? Bet kurš tad to minūtes, to stundu zina? Viņam būtu vienkārši risinājums, ko jūs jautājat. Ja viņš to testamentu būtu sievai iedevis rokās, vai kaut vai atnācis pie notāra viņu uzrakstīt, jo mums ir publisko testamentu. Kopējo kontu arī viņi pateikt, ka puse ir viņam. Bet šeit pat man bija konts, bet dzīvo. Nu, konts arī, bet ne tikai. Varētu būt. Bet tas būtu pie šīs te laulātā mantas izdalīšanas, kas tur tā arī bija, bet dzīvoklis. Bet tas sanāca bieži, ka testaments slēpt? Privāti testamenti viņu neviens neslēpa, bet tas vīrs nebija sievai pateicis, ka viņš ir. Viņš bija uzrakstījis, viņš bija ielicis viņu sarkanā aploksnē, domādams, ka sarkanu aploksni taču tu pamanīs. Nepamanīja. Bet viņam ir jābūt kaut kā apstiprinātam, tad tas nevar būt vienkārši. Izstāstīšu. Par testamentu ir tā. Šobrīd Latvijā ir iespējami 2 veidu testamenti. Viņš var būt publisks, tā saucamais, kas nozīmē pie notāra sastādīts testaments. Ar to tad ir ļoti vienkārši, jo notāra testaments tiek ierakstīts publisko testamentu reģistrā, un tanī brīdī, kad kāds, jebkas, vai tas kaimiņš, var ko mēs sākumā runājām, vai vienalga mantinieks, kad viņš sāk kārtot mantojumu lietu, notāram uzreiz izlec informāciju, hei, šeit ir testaments, viņš glabājas šobrīd tur un tur, vai pie tā notāra, vai valsts arhīva. Un tad viņš, protams, tiek lasīts un nav nekādi jautājumi. Bet, ja tas ir ar roku rakstīts testaments, kādu arī likums šobrīd atļauj, tas ir privāts testaments ar roku rakstīts, brīnišķīgs. Bet, ja jūs nevienam nepasakat par šādu testamentu esamību, tad ir tā kā ir. Un arī pazūd. Jā, ir bijuši arī, ka pazūd. To privāto testamentu, jo tikpat labi, Var apstrīdēt, protams, jo ja viņš nebūtu, jūs varat iesniegt rokraksta analīzi, arī tā notiek, priekš tam ir eksperti, viņi vērtē, jo likums tādēļ ir pateicis, ka tam ir jābūt rakstītam pilnībā ar roku. Nevis, jo agrāk bija tur visādi ar lieciniekiem, tur kaut ko tur, tagad ir noteikts tieši tā, ka viņam ir jābūt tā kā vēstulē, ar roku, lai varētu ekspertīzi pie vajadzības taisīt. Tā kā... Es neesmu pārliecināta, ka daudz bija strīdu, kas būtu vainagojušies ar panākumiem tieši tāpēc, ka testaments būtu viltots ar roku rakstītais. Manuprāt, tādu nemaz daudz nav. Bet tā lielākā bēda, ka viņi neatrod. Un vai nu viņu neatrod tāpēc, ka kāds viņu noslēpjas, vai tāpēc, ka vienkārši neatrod, gadās visādi. Vai var saplēst, jā. Jā, var visādi var notikt. Tā ir ar testamentiem. Bet tas, ko jūs minējāt par laulības līgumu, tātad vispārīgi, tagad mēs tikām līdz tam, ka tas ir mantošana, kā mantošana. Bet, protams, ir arī tāds jēdziens kā laulāto kopīga manta vai laulāto kopmanta. Un ko tad saka likums? Viss, ko laulātie laulības laikā iegūst kopīgi, tātad vai ar abu laulāto naudas līdzekļiem, vai ar otru laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta. Kā tad tas ietekmē mantojumu? Ja pieņemsim, aiziet mūžībā vīrs, viņam pieder šis dzīvoklis, bet mēs tā kopīgi, likums saka, mēs kopīgi maksājām, darījām, remontējām, būvējām. Tad likums ļauj tam pārdzīvojušam laulātam pusi no tā mantojuma tā kā izņemt ārā. Respektīvi, ka tā puse ir mana puse, viņa nav vīra puse. Vai otrādāk, tā aizgājēja puse, viņa ir mana kā laulātā mantas daļa. Un tā var būt. Un tad tā puse, protams, tas, ko kaut kas te par to kontu, kur pieminēja, ka ja tas konts būtu kopīgs, tad tā puse ir sievas nauda. Tā varētu būt. Tad dalītos tikai tā otra puse starp mantiniekiem. Un sieva vai vīrs tāpat ir mantinieki. Viņi manto arī no tās atlikušās puses, jo to pusi viņi ir tā kā no mantojuma izslēguši. To savu pusi.
Vai tas tā kā matemātiski, ja? Jā. Jā, bet sieva arī ir mantinieks, tā kā viņa atkal dala arī to pusi, jā. Nu, vēl labāk. Ja ir līgums vai vienkārši kaut Šis ir pēc likuma. Šobrīd likums ir pateicis tā, ka, ja, nu, piemēram, par nekustamo īpašumu runājot, ja no zemesgrāmatu ierakstiem acīm redzami nav redzams, ka tā nav kopīga manta, tad tā ir kopīga manta. Nu, kas ir acīm redzami? Ja notārs redz, ka īpašums ir dāvināts, nu, dzimtas īpašums uzdāvināts vai nomantots, nu, tad tā nebūs kopmanta, jo tad tā ir bez laulības, bez līdzekļiem, tā ir bez atlīdzības iegūta, tur nu neko. Bet, ja mēs redzam, ka ieraksts ir pirkuma līgums, ja mēs redzam, ka datums ir laulības laikā, tā tad ir pamats izdalīt kopmantu. Bet, diemžēl, mantošanas procesā, tādā bezstrīdus kārtībā, šo laulāto kopmantas daļu var izdalīt tikai tad, ja pārējie mantinieki tam piekrīt. Un, ja tur tas vīra meita vai sievas dēls no 8. iepriekšējās laulības pasaka nepiekrītu, vai nesaprotu, vai nepiekrītu, tad bezstrīdus procesā to izdalīt nevar. Taču tomēr paliek tāpat tiesības iet uz tiesu un pierādīt un turpināt. Kā ir praksē, ļoti dažādi. Es teiktu, ka ļoti liela daļa arī piekrīt objektīvi, nu, ka jā, nu, kā jūs kopā pirkāt un darījāt, un ja es aiziešu uz tiesu, man būs tikai sliktāk, jo būs jāmaksā un jādarās un tā. Bet, nu, ir arī, kas vienkārši principēt saka, ne, un viss, nu, ej tiesājies, iepūti, es atvainojos, nu tā. Kā ir ar laulības līgumiem, ko arī jūs pieminējāt? Laulības līgums pats kā tāds pārsvarā attiec uz dzīvi. Dzīves laikā darbojas. Vai nu mums visa manta ir pilnīgi nošķirta, kas kuram kaut kur ierakstīts, tam arī pieder māja, mašīna, konti, vienalga, vai tieši pretēji, viss ir kopīgs. Arī tā var būt. Un tad, ja viss ir šķirts, nu tad šī tās puses izdalīšana, pa ko mēs runājam, tad viņa atkrīt loģiski, jo nu, tad tu jau pats parakstīji, ka tā nekāda puse tur nav, nu tad nu neko. Ja? Bet, un pretēji ir kopīgs, nu tad atkal tas ir kopīgs, un tur jau ir neiespējami apstrīdēt, ka tā tomēr nav kopīga manta, jo tas aizgājis pats ir pateicis, ka tā manta ir kopīga. Nu tā ir laulāto. Tā kā zinām, ka arī brāļi māsas ir tādi, ar kuriem ir jādraudzējas dzīves laikā, nu gandrīz vai tā jāsaka. Vai arī tomēr jāmēģina savām otrajām pusēm teikt par to, ka nu tā. Nu jā, reku testamentē mēs jau drusciņi pieskārāmies, kas mums notiek ar laiku vispār. Cik mēs sākam. Jā, ka testamentu tā tad ir šie te publiskie vai privātie. Testamentu var taisīt, testaments ir brīnišķīgs dokuments. Viņš ir brīnišķīgs tādēļ, ka mēs viņu katrā laikā varam atcelt, mēs varam taisīt jaunu testamentu, mēs varam viņu papildināt. Mums ne ar vienu tas nav jāsaskaņo, mēs varam rīkoties absolūti brīvi, mēs varam ar savu mantu brīvi rīkoties arī to, kas ir kādam novēlēta. Spēkā būs pēdējais, pēc datumiem. Limuzīns jāņakts krāsā, nodrās piemērs, bet visi taču zinām. Piedodiet, jā. Nu, tā kā, un katru reizi mēs var šo testamentu taisīt, un viss ir kārtībā. Un reizēm klienti saka, vai nevar ielikt testamentā pienākumu, ka tam mantiniekam par mani ir jārūpējas. Protams, var, bet testaments ir brīnišķīgs ar to, ka pat, ja jūs neierakstīsiet to, bet tas mantinieks nākotnes nerūpēsies. Jūs tāpat to testamentu varat atcelt. Un otrādāk, pat ja viņš rūpēsies, arī tad var atcelt. Pārdomā viss. Nav nekāda, bet tā ir, nav nekāda pienākuma. Ko vēl var pie šeit varbūt pieminēt? Ir arī tādi testamenti, kas ir savstarpēji. Arī nereti vīrs, sieva vai nauda, draugi, partneri, var novēlēt viens otram. Ar vienu testamentu mēs varam izteikt to savu gribu, kā mēs gribam, kad, lai pēc nāves mēs mantojam viens no otru. Kāpēc ne? Savstarpējs testaments un pavisam vienkārši. Tad mazliet parunāsim. Bērni nevar iejaukties, ja? Bērni? Jā. Nu, bērniem tā neatņemamā daļa. Var? Nu, ja viens no nomirs, tikai vīrs, sievi ir
Tieši tāpat viņi var iejaukties. Tā neatņemamā daļa jau paliek. Tieši tas pats. Tikai ar vienu dokumentu, ka nav jātaisa 2. Bet bērni ir tāpat. Lai tie bērni nejauc saimniekošanām, ka ja viens aiziet, tad otrs var, citām mums teiksim, kontus nobloķēsim, mums vispār visu saimniekošanu apstājas, vai ne? Bet tad jau izrādās, ka... Nē, viss ir pareizi, jo bērni jau var tikai to kompensāciju izprasīt. Viņi jau nevar tur jaukties pa vidu, viņi var tikai prasīt attiecīgi no tā otra palikušā, un mums nekas netika, mēs ar kaut ko gribam. Nu jā, vai tad otrs aizies? Nu, ja tas otrs pārdomā un atstāja kādam citam, ko tad? Nu, tur tā, visādi var būt. Tā 4. daļa aiziet tam bērnam. Nu, nevar teikt, ka 4. Tas atkarīgs cik bērnu. Nu, katrā, ja 2, tad 4. Nu, ja sieva un 2 bērni, tad 6. Tur tāda matemātika bišķiņa vajadzētu. Tur varbūt arī 3,32. Visādi var būt. Jā, tā ir starp citu visbiežākā daļa. Bet, teiksim, tur sanāk, ja pieprasa bērniem parakstu, ka viņi neiejautās, tad tiksim arī tūlīt līdz tam. Bišķiņ dodiet man laiku, ir slēdz par to arī, kad kaut ko bērni neiejautās. Es gribu drusciņ vēl parunāt bez testamenta par tādu dokumentu kā mantojuma līgumu. Varbūt ir diezgan, ar vien vairāk viņš ir, un mums par viņš diezgan labi arī patīk, bet vienkārši varbūt labi atcerēties, zināt, ka tāds ir. Tas ir ļoti līdzīgs dokuments testamentam ar to, ka mēs jebkurā gadījumā testators vai mantojuma atstājis joprojām paliek īpašnieks līdz mūža galam. Viņš tāpat ir saimnieks, viņš saņem nodokļu atvieglojums, viņš slēdz nomas līgums, atbalsta maksājums, visu ko. Bet viņš ir jau noslēdzis nevis testamentu, kuru mēs tur varam viegli mainīt, kā patīk, kā nepatīk, bet jau ir noslēgts līgums ar kādu, kas būs tas nākotnes mantinieks. Tas var būt par vienu īpašumu, tas var būt par visu mantojumu, pilnīgi vienalga. Un šeit ir svarīgi, ka šādu vienošanos neviens vairs nevar atcelt vienpusēji. Ja testamentu mēs varam kaut kas neiepatikās rakstam jaunu, tad mantojuma līgumu atcelt vienpusēji vairs nevar. To var tikai vienojoties savā starpā. Un otra lieta, mantojuma līgums, ja tas attiec uz nekustamo īpašumu, tad mantojuma līgumu ieraksta zemes grāmatā, un ar šo novēlēto īpašumu mantojuma atstājējs vairs neko nedrīkst darīt bez mantinieka piekrišanas. Tas ir diezgan tieši dokuments, kuru sastāda gadījumos, kad varbūt mums tas mantinieks nav tik tuvs, lai mēs tā pilnīgi varbūt tā uzticētos un tā, bet kad mēs tomēr, bet tam otram arī garantijas vajadzīgs kaut kādas, jo varbūt mēs, reizēm tā ir cilvēki vecāki gadagājumi, saka, cik tad man vairs ilgi, es tev atstāšu, bet tu par mani parūpējies. Un lai nenotiktu tā, ka kāds tad rūpējas gadu, 2, 5, 10, un beigās ir sadzīves strīds, kas pilnīgi normāli, vai nepiezvanīja pietiekami laikus, kā piedodiet, cilvēki ir tik interesanti. Man pirms pāris nedēļām kundze bija pārskaitusies uz savu mantinieku attālu radnieku, jo viņai puķu pušķi par lielu tika dāvināti. Un vispār, ko viņi man zvana un prasa, kā tev ar veselību? Ko tu man zvani? Kā man ar veselību? Laikam manu nāvi gaida. Un tās emocijas ir... Tās jau vēl būtu pa tēmu, bet pārāk liela puķi un jautājums par veselību. Es ļoti atvainojos, bet manā rāmītī es kaut kā nevarēju to ielikt. Bet cilvēki ir dažādi. Bet, ja ir šis te mantojuma līgums, tad mēs esam drusciņi ar to pasargāti no šīm te emociju, kaut kādu sajūtu svārstībām. Arī, tas nākotnes mantinieks pasargāts drusciņi ar to. Jo pat ja kaut kas būs, tad tas īpašums vismaz būs, viņu nevar pārdot, viņu nevar atdāvināt. Un, bet tajā pat laikā pasargāts ir arī mantojuma atstājējs, jo viņš ir īpašnieks. Viņš nav apdraudēts ar mantinieka kaut kādiem iespējamiem parādiem. Viņu neviens nevar izlikt no dzīvokļa, viņš pats maksā komunālos maksājumus, viņš ir saimnieks. Un tas ir tikai uz nākotni. Jo likumā par šo te status ir tāds brīnišķīgs termins, ka mantiniekam ir tikai nogaidu tiesība. Viņš ir tāds gaidītājs rindā uz kaut ko, viņš nav īpašnieks. Tā kā varbūt, ka arī šo ir vērts atturēt prātā.
Nē. Uztura līgums ir pilnīgi citādāks ar to, jo uztura līgumā mēs atdodam savu īpašumu citam uzreiz, tieši tāpat kā pie dāvinājuma. Viņš uzreiz tiek ierakstīts jau zemes grāmatā uz jaunā īpašnieka vārda. Un uztura līgums īsumā. Tātad ar uztura līgumu mēs atdodam savu īpašumu kādam un pielīgstam noteikts pienākums, ka viņam ir jāparūpējas par mums. Ienest malku, vai ne, apļaut krūmiņus, iztīrīt aku, nomazgāt logus, pagatavot pusdienas un tā, visu, ko tur var paredzēt. Bet tas lielākais mīnus, man šķiet, uztura līgumam, kas ir, ar ko ir jābūt ļoti uzmanīgi, ir tas, ka daudzās pašvaldībās, ja ir noslēgts uztura līgums, tad tam uztura saņēmējam pašvaldība vairs nepiešķir sociālo pabalstu. Un pat, ja tā nebūtu tikai nauda, tā var būt aprūp mājās, vai tā pati malka, vai kaut kas. Un ar to ir jābūt ļoti piesardzīgam, arī gan uztura ņēmējam, gan arī tam uztura devējam, jo viņš varbūt ir iedomājis kaut ko citu, bet tādā brīdī, kad cilvēks varbūt paliek uz gultas ar kaut kādu invaliditāti, un tas atbalsts ir vajadzīgs no pārējiem, un ko tad? Un tev ir uztura līgums un gādā pats. Es atvainojos, un ja tagad pēkšņi tā līgums jāmazgā logi, bet nemazgā, 1 gads paiet, 2 gadi nemazgā tos logus. Uz tiesu. Tad ir iespēja, kā viss lauz to līgumu. Jā. Caur tiesu. Nē, caur tiesu, protams, bet tas ir... Bet līgumā nav minēts tāds punkts, tad viss. Redziet, tā gluži nav. Uzturs ir tātad civila likuma pāns par to, kas ir uzturs. Saka, tas ir tātad ēdiens, apģērbs, miteklis un kopšana, burtiski. Miteklis un kopšana. Tam ir jābūt nodrošinātam. Protams, ka tur var būt diskusijas. Protams. Līmeņi var būt dažādi. Par to tiešām ir gan dzīves pieredze, gan pat filmas ir redzētas, jo man ir bijis uztura līgums, kad klienta mīļi smēdot saka, lūdzu ierakstiet, es gribu teātra abonementu, lūdzu ierakstiet, ka es gribu. Ja? Es gribētu vienu dienas avīzi, tas gan bija pirms gadu. Brīnišķīgi, galvenais ierakstiet, lai katrs zina, ko viņš sagaida, kurš. Ja? Cita mamma bija priecīga dēlam uzturlīmā, tad beidzot ierakstiet, lai viņš to aku iztīra, cik tur reiz gadā vai krūmas apļa. Jo sīkāk, jo labāk. Kas kuram būs tā. Cits, vienmēr bieži prasa, gribu uz tiem kapiņiem, lai mani aizved. Ļoti labi, rakstam, nekādas vaina. Jā, tā kā tas ir ar uztura līgumu, tā kā visādi citādi brīnišķīgs līgums, bet tā sociālā palīdzība man vienmēr drusciņ mulsim. Jāsaglabā, lai mantinieks nesaņem mantojumu, lai varētu pierādīt, ka Arī. Bet tad mantojuma līgums ar uztura līgumu būtībā atšķirās ar to pārējais brīdi, Jā, tā īsumā. Tikai un vienīgi īsti nevar teikt, ja ir uztura līgums, piemēram, vai dāvinājums, ko arī reizēm saka, es taču pārakstīju un tā. Līdz ko mums nomainās īpašnieks, tas īpašums, kas ir atdots, pārakstīts, sauksim tā, viņš sāka kalpot arī par atbildību par tā īpašnieka parādiem. Un ko tas nozīmē? Pieņemsim, mēs dzirdam, bieži man ir dāvinājuma līgums, bet man ir ierakstīts, ka es tur varu dzīvot, man viss kārtībā. Jūsu starpā, protams, ka kārtībā. Neviens otru ārā neliks, nestrīdēsies, šaubu nekādu. Bet ja tam jaunajam īpašniekam ir kādi parādi, ko tad? Ko lūdzu? Piemēram, uzturlīdzekļi. Ko lūdzu? Pirmā roka. Vai galvojumu kādas saistības. Visādi var būt. Un pie mantojuma par šo vispār nav jādomā. Jo īpašnieks ir pats, joprojām pats. Viņš tikai tur nākotnē dabūs kaut ko. Tā kā tur tas ir, tā ir būtiska lieta. Un tā te nav runa par pašiem savā starpā. Nešaubos. Mēs uzrakstam bērniem, vienalga tuviem cilvēkiem ar vislabāko pārliecību, arī viss būs kārtībā. Bet kā ar trešām personām un citiem apstākļiem, dzīve ir dzīve. Mēs par to paredzēt nevaram. Vai tas ir materiāla atbildība darbā vai vēl kaut kas? Viss kaut kas. Tā kā tādā ziņā mantojuma līgums, man liekas, ir pietiekami drošs un fēns dokuments. Tagad nākamais gribu parunāt par to, kā tagad notiek mantojuma pieņemšana. Kā tad var pateikt, ka vispār es gribu mantot vai negribu vai kā.
Un kāpēc es par to gribu parunāt? Tāpēc, ka atkal no šā gada ir diezgan striktas izmaiņas likumā, mantojuma reformā, un arī tā pieņemšana ir ļoti šobrīd ir vērsta uz lielu kārtību. Kā bija agrāk? Un sevišķi tas attiecās arī uz patiesībā arī uz lauku īpašumiem, jo Rīgā kaut kā tur vēl pacentās, un tur jau elektrība un gāze un kas, bet tur, kur pašam fiziski klāt no jābūt, nu tur visi sēdu brīnum. Un agrāk bija tā, ka ja cilvēks ir aizgājis mūžībā, un neviens to mantojuma lietu nekārto, tad tu varēji arī kaut kādiem apstākļiem notiekot tiesā pateikt, ka nu kā es taču tur dzīvoju, es maksāju tur, nezinu, sētu krāsoju, varbūt pat nekustamā īpašuma nodokli samaksāju 3 reizes. Es to mantojumu pieņēmu, faktiski pieņēmu, ar savām darbībām pieņēmu. Un nereti arī bija tā, ka lieta tiek uzsākta arī, piemēram, ar pašvaldības pēc pašvaldības lūguma, jo netiek maksāt nodokļi. Un notārs izsludina mantojuma lietu, neviens nepiesakās, notārs nodod īpašumu valstī. Un tad gan, kad jau tiesa izpildītājs klauvē pie durvīm un saka, nu, hei, mēs te tūlīt pārdosim, jūs, nu, kā es taču te dzīvoju, un man te ko, tad es te faktiski jau sen visu bija pieņēmis. Un tad tur tā atpakaļ ceļš jau, protams, bija, bet tas ir sarežģīts un dārgs un tā. Tad šobrīd likumā ir ierakstīts ļoti, ļoti strikti, ka ja mantojuma atklāšanās ir izsludināta vēstnesī, un vienmēr viņai ir jābūt izsludinātai, kad kāds to lietu uzsāk, ja tu neesi pieteicies tai noteiktajā termiņā, tad tu arī esi zaudējis. Un tu vairs nevari pateikt, ka es taču maksāju komunālos un es taču kaut ko tur. Tāpēc cilvēkam ir jābūt akurātam, ir jātur savas lietas kārtībā un motivētam, un ja tev tas mantojums ir pienācies, tad viņš arī ir jāsakārto. Nevis tu gaidi kaut ko un nezin ko. Tie ir 2 mēneši, jā? Mantiniekiem ir drusciņi vairāk. Mantiniekiem minimālais termiņš ir 3 mēneši. Bet ko vēl likumdevējs ir izdarījis pie šitik striktas formas, lai neciest arī cilvēki? Tāpēc likumdevējs ir noteicis, ka notāram tagad ir pienākums meklēt mantiniekus līdz 3. šķirē. Tas nozīmē, lai nebūtu tā, ka varbūt ir bērni, varbūt ir tie māsu brāļu bērni, kas varbūt nezin īsti kas un kā. Notāram ir pienākums viņus meklēt. Ir pienākums rakstīt vēstules, ierakstītas gan uz deklarētu adresi, gan uz e-adresi. Ļoti laba lieta, noformējiet lūdzu, lai būtu. Un informēt. Un tad, ja tu neesi bijis sasniedzams ne tai e-adresē, ne tai deklarētai adresē, ne arī pats neesi interesējies, jo man vienmēr liekas, ja mums kāds mantojums pienākas, mums tā kā, būtu tikai ētiski, ka mēs zinām, ka tas cilvēks ir aizgājis mūžībā. Nevis es taču nezinu, man tur, ko tur. Ja reiz mēs gribam mantot, tad mēs varētu pieņemt, ka mēs esam dzīves laikā bijuši gana tuvi, lai mēs zinātu, ka kāds ir nomiris. Bet, ir dažādas situācijas. Bet līdz ar to tas nozīmē to, ka ja viņš ir šo termiņu un kāds ir nokavējis, pat ja tu tur dzīvo, pat ja tu esi nomaksājis 3 nodokļu rēķinus, viss skaitās, ka mantojumu tu neesi pieņēmis un tavas tiesības ir zaudētas. Tāpēc vienkārši esam ar savām lietām akurāti. Nekas vairāk. Sekojam līdzi, vismaz uzsākam procesu. Un tad jau tālāk, kā saka, redz, kas notiek. Un tā uzsākšana vienkārši dodamies pie notāra. Pie jebkura notāra, kas jums ir tuvāk. Mantojuma lieta būs kārtota vienmēr pēc mirušā pēdējās dzīvesvietas, bet jūs varat iet pie tā, kas ir tuvāk, mēs pārsūtīsim, aizsūtīsim procesu. Jā, protams, mēs pateiksim, hei, jā, tāda arī gadās dabīgi, jo lieta ir mantojuma reģistra, tas, kurš pirmais ir iereģistrējis, pie tā tad arī visi dokumenti nonāks. Tā kā tas ir, viss ir iespējams un viss ir kārtībā. Te bija izskanēja doma, vajag, lai tie bērni atsakās no mantojuma, vai kas no tur. Ir iespēja. Tā tad ir likumā ir šāds, kā nodrošināties, lai nemanto. Tātad, jā, ir to sauc par mantotāja atteikšanās līgumu pirms aicinājuma mantot. Tātad, ja mēs zinām, ka ir, tātad, mēs atstājam varbūt mantojumu vienam bērnam, otram mēs izmaksājam jau kaut kādu naudas daļu un gribam, lai visi droši smuki, tad viņš var noslēgt šo te atteikšanās līgumu, un tas arī tiek ierakstīts testamentu reģistrā, lai tanī brīdī, kad mantojums tā kārtots, lai redzētu, ka šāds atteikums ir. Bet satanās tajā
Jā. procesu un saprot, ka, vai jebkurš cits, bet man tad es gribu atteikties. Tas arī ir iespējams. Jo šis ir pirms mantojuma vēl. Šis ir tad, kad mēs jau kārtojam savas jau nākotnes mantojuma lietas, kad es gribu, lai man nav strīdu, viens manto, otrs nemanto, tad es tik jauks norakstam šitādu papīru, es tev iedodu, zinām, naudas summu, un nākotnē tu tur nejaucies tajā mantošanā. Lūdzu, iespējams. Ja pēc mantojuma atklāšanās, tad atteikšanās ir ļoti vienkārša. Mēs varam neko nedarīt. Un tā noklusēšana ir atteikšanās. Šobrīd, no jaunā gada. Kaut kādu laiku pēkšņi atkal, paiet, nezinu, 3 mēnešus, un es domāju, gads, un es domāju, kamēr vai cik ir... Tad jau būs izbeidzies, jo notārs uzsākot mantojuma lietu, mantojuma atklāšanās tiek izsludināta Latvijas vēstnesī. Un tur minimālais pieteikšanās termiņš ir 3 mēneši, un maksimālais 12 mēneši. Tas ir no sludinājuma Latvijas vēstnesī. Jā, no tā brīža. Bet tas kreditors, piemēram, kurš ir uzsācis to mantojumu, viņš tad nevar piespiest to? Piespiest pieteikties no šā gada vairs nevar. Tur bija dažādi. Tas, ka principā bija visādi. parādi mantojās. Jā, tas bija līdz šā gada 1. janvārim. Šobrīd, ja mēs neesam pieteikušies uz mantojumu, un kreditors ir izsludināts. Jā, jā. Bet notāri visas kredītas saistības var redzēt? Nē. Ja beigās izpald vēlāk, es piesakos tam mantojumam, pēc pusgadu man atnāk tiesas izpildīt? Nē, jo tātad atgādinu, no šā gada brīnišķīgi, kāpēc to reformu taisīja, lai šitā nebūtu? No šā gada ir tā, ka ja mēs mantojumu pieņemam, mēs atbildam tikai ar to mantu, kas tajā mantojumā ir. Piemēram, ja mums ir 100 eiro bankas kontā, tai mantojuma atstājai kontā, un viņam parāds ir 1000, mēs atdodam tos 100 un sakam, tā, vairāk viņam nav. Rekur, notāra mantojuma apliecība, piedodiet uzredzēšanai. Ja? Tas ir tagad no jaunā gada. Tā nebija agrāk. Tā nebija. Un vēl, ja pavisam liekas, es vispār neko nezinu ar to mantojumu, vai kas tur negrib pat saistīties, mantojumu var vienmēr tikai izsludināt, jo 2 mēneši ir laiks kreditoriem pieteikties, a mantiniekiem vienmēr būs vismaz par 1 mēnesi vairāk. Tā kā mēs saprotam, kāda ir kredīti, kāds ir mantojums, un tad izvērtējam, pieskamies vai nepieskamies. Restī, tas nav kaķis maisā. Ne, šobrīd vairs nē. No šā gada vairs nē. Mēnešiem var apjautāties notārā? Protams. Vai notārs pats dod zinām? Īsti tā mēs nemonitorējam to, bet katrs, ja no likuma viedokļa, tad mantinieks tā kā pats to iniciatīvu izrāda, bet katrs notārs jau pa savam, iespējams, savs mantinieks jau tā, kad nāk uz beigām viņam zvanu, informē, saka, tā un tā termiņš pagājis, ir tas un tas un tas, bet tā, ja no likuma, tad katrs pats. Jā, tā kā tas ir ar šo te mantotāju atteikšanos. Un vēl mēs nonākam arī pie tās atstumšanas. Līdz ar to arī, ja ir šie te neatņemamās daļas tiesīgie, kurus mēs negribam, lai manto. Ir dažādas situācijas, ir iespēja arī atstumt, bet tie atstumšanas motīvi un iemesli ir noteikti likumā, te ir arī civila likuma panti, un viņi ir tādi diezgan, pat es teiktu šauri, viņi ir tādi strikti diezgan. Un augšupēs var atstumt lejupē, tātad vecāki var atstumt bērnus, un tad izdarīs noziedzīgu nodarījumu. Pārsvarā tā nav, par apsūdzību vispār nav, atstājas bezpalīdzības stāvoklī, jau var sākt kaut ko domāt, dzīvojas izšķērdīgi vai netikumīgi, mūsu laikos netikumīgi vispār izstiept cietienes izšķērdīgi, tieši tāpat, tad visbiežāk mēģina šo te, nav izpildījis ar likumu uzlikto pienākumu uzturēt testatoru. Paldies. Tas varētu būt iemesls, bet šo visu, protams, testamentā pat, ja mēs ierakstam, tas mantinieks, tas atstumtais var apstrīdēt. Un tā arī notiek, ka tiesas ceļā šī apstrīdēšana mēdz notikt. Un patiešām ir dažādi. Atkal viss dzīves. Tēvs atstūma dēlu, norādot, ka viņš ir slims un viņam ir onkolēģis saslimšana, dēls ir Anglijā, viņš ir Rīgā.
man ir vajadzīga palīdzība, viņš man atstāja bezpalīdzības stāvokli, un vispār mani neuztur, un viss ir slikti. Un mantojums atklājās arī pie manis, tā lieta tika vesta. Un izrādījās bišķi citādāk. Jo taisnība, ka tas dēls bija Anglijā un pats nepalīdzēja, jā, tā ir taisnība. Bet viņa sievas māte bija braukusi reizi nedēļā ar pārtikas somiņām. Pati arī stāstīja, rādīja, un nav pamata apšaubīt, ka tā arī bija. Un viņš nebija atstāts bez aprūpes. Un tiesa to arī konstatēja, un tiesa arī atzina, ka tā atstumšana nav bijusi pamatota, un ka tomēr tā neatņemamā daļa tam dēlam pienākas. Ja, tā kā, tā ir ar to atstumšanu. Te vēl ir arī tas punkts, tas nebūs šeit, bet pie rupjas nepateicības, pie dāvinājumiem, kad var atsaukt, piemēram, ir arī punkts, ka var iemesls dāvinājumu atsaukšanai rupji apvainojumi vārdos vai darbos. Arī kas ir rupji apvainojumi vārdos? Ja? Tad mēs varam nonākt. Ko līdzi? Tie lielie ziedu. Jā, rupji apvainojumi. Pajautāja, kā tver veselību, rupši apvainojums. Ne? Tā kā te manā prātā bija tā tiesa lieta, kad žurnālists Kārlis Streips bija nosaucis, man liekas, tiešā ēterā citas žurnālists piedodiet par kazām. Un tad viņas cēla prasību, ka viņas bija apvainots, un man šķiet, ka visa lielā tiesas mašinērija vērtēja, vai kazas ir rupšs apvainojums vai nav. Un nonāca pie tā, ka apvainojums tas ir, bet rupšs tas tomēr tā kā laikam neskaitās. Bet tas ir šo atstumšanu. Un tā būtu rupši, jā, kaut kā tā. Jā, bet tas nav rupi, tas nav nekas tāds. Ne? Un viss... Vai ne? Jā, un tad vēl pavisam jau pēdējais, ar ko droši vien, ka mēs varētu tad arī jau nopaļoties un pārnāt, ja vēl ir kaut kādi jautājumi. Es drusciņ vēl gribu vēl šos divus atstumšanas gadījumus gan pieminēt, ko likums arī saka, ka lejupēji var atstumt augšupējos, tātad bērnu vecākus. Tādā gadījumā, ja vecāki nemaz nav gādājuši par audzināšanu. Tas nozīmē, ka mēs nomināli skaitāmies, uzturlīdzekļus maksājam, un tas arī viss. Tātad visas tiesības varam atstumt. Bērni vecākus. Un vēl viens civil likuma pants, ko arī dažkārt nezinu, arī par laulātajiem. Kā arī, laulātais ar tas neatņemamās daļas tiesīgais ir. Un mēs tomēr varam viņu atstumt no mantojuma gadījumā, kad laulība pārkāpta labi, bet jo sevišķi trešais, ka laulība ir izirusi un laulātie vairāk nekā gadu dzīvo šķirti. To arī cilvēki reizēm nezina. Un tad saka, kur tad tas vīrs vai tā sievis, jo viņu taču gadiem neesam kopā, lūdzu. Vienkārši uzrakstam testamentu un ierakstam to, ka mēs neesam kopā un es negribu, lai viņi manto, jo mēs dzīvojam šķirti. Nav būtiski. Ja testamentā tas būs ierakstīts, ka mēs dzīvojam šķirti, tad tam laulātiem tikai tiesas ceļā būs jāpierāda, ka mēs tomēr nedzīvojām šķirti. Jo testators gribu būs pateicis. Jā, viņš būs pateicis gribu, ka viņš negrib, lai manto, ka viņš atstum no mantojuma. Un tas līdzīgi kā manā piemērā ar sievas māti, viņai būs jāpierāda, ka es tomēr dzīvoju, mēs varbūt tur šādu tādu iemeslu dēļ tur strādāju vai vēl kaut kā. Tas jau būs ar visiem pierādīšanas līdzekļiem. Bet, varbūt, kad atcerēties, ka ir arī tāds aspekts. Tā, paldies par uzmanību. Varbūt ir kaut kas vēl noteikti. Jā. Lauksaimniecības zemes mantošana. Jā. Es kaut kur lasīju, kad tas bija iepriekš. Jā. Kad lauksaimniecības zemi manto tas, kurš nodarbojas ar lauksaimniecību. Nē, tāda likuma panta nav šobrīd. Ka varbūt, ka pie dalīšanas tiesa kaut kā, ja būtu, vienošanās par mantojumu, dalīšana, ja būtu strīds starp mantiniekiem, tad visdrīzāk tiesa ņemtu vērā šo aspektu, bet tā vispārīgi tāda likuma norma nav. Jā. Gribēju pajautāt par otro pensijas līgumu, noprecizējuši, respektīvi, tur tie varianti, ko aizsēt konkrētai personai aiziet uz to viņu pensiju līmeni, ieliek civiltiesiskā kārtībā. Ja es milkus vai kāds cits teksts civiltiesiskā kārtībā, vai tas nozīmē, ka to var ierakstīt testamentā? Jā. Jebkam, tieši
tieši tā, pilnīgi precīzi. Tieši tā tas arī ir, jo tas arī prezumēs to. Tas, ka mēs tur ieliekam ķeksi civil likumā noteiktā kārtībā, tas nenozīmē, ka tā būs likumiskā mantošana. Tas nozīmē, ka likumā noteiktā kārtībā tā var būt arī testamentā izteiktā griba, ka es gribu, lai tas tās otrais pensiju līmenis tiek tam un tam. Te ir tikai jābūt piesardzīgam. Ja tie būs nepilngadīgie, piemēram, tad tur var... Nē, tur citādāk. Ja mēs ieliekam ķeksi tajā sarakstā, un tur mēs ieliekam nepilngadīgu personu, piemēram, vai jebkuru personu, kurai vēl pašai nav tā otrā pensiju līmeņa, tad gan ir slikti, jo tad tas aiziet mantošanai vispārīgā kārtībā. Tā kā ar to arī ir jābūt uzmanīgam, ieliekot ķeksi konkrētai personai, kurai mēs gribam, lai manto, tad tur labāk liekam tādus, kur mēs zinām, ka līdz tam nedrīkst varbūt tā ieteikt, bet tomēr, kuram līdz tā pensijai nav digitāla, tad lieciet, kādu ķeksi gribam. Bet līdz ko tā, tad labāk rakstam šo civil likumā noteiktā kārtībā un rakstam testamentu. Jo tad tas mantinieks var izvēlēties, ko ar to otro pensiju līmeni darīt, vai saņemt uzreiz, vai saglabāt otram pensiju līmeni. Tā. Paldies! Katrā ziņā Paldies! Runāju arī ar kolēģi Ketīnu par padomus, un es saku, mums šitā sadarbība jāturpina. Šis mums ir tikai pirmais tāds mēģinājums, es gribētu teikt gana veiksmīgs, man tā sajūta. Tikai es ceru uz turpmākām sadarbībām. Paldies jums! Paldies jums! Paldies brīnišķīgai auditorijai! Paldies! Liels!